Čau, čau visiem! Šeit puiši no skateparka. Gribējām jūs pabrīdināt, ka 10. un 11. maijā notiek Aldoņa Rībinieka piemiņas kauss. Tātad sacensības 2 dienas. Pirmajā dienā sākam piekdienā, tātad tas ir 5. vakarā, jeb pēcpusdienā sākam, notiks bez triks. Protams, sākumā iebraukāšana pa parku. Būs arī konstrukcijas ārā pie parka, jo mums ir uzlietas neliels pleķīts ar jaunu asfaltu. Un tur būs vairāk strīta laini kaut kādi. Tātad bez triks. Un tad iebraukāšana vakarā, protams, būs ballīte, kur to mēs vēl neatklāsim, to redzēsiet afišā. Un būs tātad arī palikšana pa nakti, jo pasākums notiek 2 dienas. Būs visiem, kur gulēt, par to nebūs jāmaksā, tikai paņemiet līdzi guļamaisus. Un jā, un 2. dienā tāda lielā kausa izcīņa. Sāksim jau 11. iesildīties, un tad noteikti skatīsimies 12.1. sāksim sacensības. Un jā, un tad vakarā būs apbalvošana, afterpartijas, protams. Un arī 2. dienā varēs palikt pa nakti. Un iespējams, jaunums ir tāds, ka iespējams būs arī streetballs, kas būs jaunums mums, bet tas nebūs vairāk kā streetballs, bet tas būs vienkārši tā kā bumbas pamētāšana. Un tad būs arī balvas, būs arī sponsori. Šoreiz būs labas balvas nekā citus gadus. Un jā, labs pasākums, laba atmosfēra, 10. 11. maijs, Madonas iekštelpu skateparks, Aldoņa Rībinieka piemiņas kauss. Skatieties par turpmāko informāciju afišā, kas drīz jau tuvākās dienas būs internetā.